Sveicināti, mīļie! Šodien atkal esam dārzā, un, kā jūs teicu, pabeigsim taisīt gurķu siltumnīcu. Šī ir tomātu siltumnīca, un aiz viņas tur es parādīšu tūlīt arī gurķu siltumnīcu, ko Armands šodien apraks. Mēs uzlikām plēvi tikko, un Armands apraks apkārt nostiprinās tādiem stiprinātājiem, kā viņš parasti liek, un tad mēs mēģināsim arī kaut ko sastādīt šovakar. Ir tā diezgan vējains, augsts, priekš Latvijas, bet priekš vasaras. Es laikam pēc Latvijas ilgojos. Un šodien es paravēju mazliet nezāles, turpināšu to darīt. Paravējuši zemenītes. Jau vienu vāgu izravēju, otru iesāku, un te vēl ir 3 vāgas, kopā 5 vāgas zemenēm. Iesim uz to siltumnīcu. Šeit arī ir tā tomātu siltumnīca, un te blakus ir gurķi. Un var redzēt tur gurķu Armanda. Jā, Armand? Armands nostiprina siltumnīcu ar tādiem ritīgiem āķiem, redziet, pa visu perimetru. Un būs, viss būs. Vējš ne pa jokam pūš. Čau, Samā, kur tu bēli no vēja? Jā. Redz, ka viņam ir tādas gumijas, ko viņš ieliek šajos caurumos. Un tā ir ērti, reāli ērti viņam aizķert. Un tas vēl apraks apkārt ar zemi un būs ideāli. Un viņā faktiski turās ar šitiem klipšiem tikai. Es nezinu, tāpēc vajag nostiprināt ar zemi vēl. Ai, mīļais, atnāca, šodien ir trešdiena, un šodien man bija eksāmens. Un atnācu uz dārzu pēc eksāmena aplaistīt, lūk. Tad šļauka mums ir jau aplaistīt reāli. Vai vajadzēs vakarā siltumnīt, tāpēc ieliešu ūdeni počkās. Piepildīšu. Jā, esmu dārzā piepildīšu bočku šito mucu ar ūdeni. Kaut kur regulāri kaut kur nospiežās. Vajag attaisīt vaļā šito. Attaisīt vaļā, uzlikt ieģili virsū. Cerams, tas kaut ko dos. Un ūdentiņš tek. Jā, kamēr es aiziešu attaisīšu siltumnīcas un kaut ko padarīšu siltumnīcā, gurķis aiznesīšu uz to, kurā mums jāstāda šovakar. Jā, mans zemenītis. Vakar izravēju, izkaplēju šo, cik varēju, vēl te bišku jāpiepucē. Un te man vēl ir tās te 3 jāizravē. Un skābens mazliet bišku jāvirējuši. Tā, es nevaru sūdzēties par 2. gada zemenēm. Jā, stādiņā. Tīri neko, man liekas. Šitās ir 2. gada. Un šitās, kas vēl jāravē, ir 1. gada. Attaisīšu siltumnīcu, mums tādi rāvēji. Mums tiem reāli taisi vaļā. Un parādīšu jums gurķīši, kādi mums brangi. Šādi. Un jākal vīsti nost. Te mums ir kabači vai ķirvi, tas neatceros. Bet jā. Kamēr esmu, kā saka, šodien pēc eksāmena sajūtām, gribu padalīties ar to, kā bija eksāmenā. Šis man bija 5. eksāmens no 5. Esam, kā saka, nogājuši šo etapu atkal šo gadu koledžā, un lai varētu saņemt šo certifikātu, skolas pabeigšanas certifikātu matemātikā un angļu valodā. Šeit viņš saucās GCSE. Un, jā, kopumā ir grūti, tāpēc, kad ir jau pār pa 40 un daudz kas no skolas laikiem ir aizmirsts.
un arī atgūt, ja kaut ko tu esi izlaidis skolā, atgūt ir gan neiespējami. Jo šodien, ja tu mācies pieaugušā vecumā, ir skaidrs, ka tu nespēji tā nodoties mācībām, jo ir ikdiena, ir visādi pienākumi, visādi situācijas, ir arī labsajūta varbūt dažreiz nav, kāda gribētos. Un daudz, kas manā dzīvē ir ļoti daudz citas sfēras, kurām man liekas veltīju vairāk laika nekā mācīšanai koledžā, un tāpēc es nezinu, kāds būs man rezultāts, bet, gudrāk esmu palikusi mācoties. Un arī tas smadzenes, kā saka, varēja pakustināt. Tas jau laikam arī svarīgākais dzīvē. Kustināt smadzenes, domāt loģiski un racionāli. Un būt pašam savam viedoklim. Jo tik bieži mēs redzam, ka cilvēki ir palikuši bez savu viedokļa, bez savu vērtību skalas, bez morāls robežām, normām. Tāpēc ļoti svarīgi mums visu laiku analizēt katru situāciju, katru rīcību un katru tiešām situāciju. Tā kā, es pat ja es nedabūšu šo certifikātu, es, kā saka, vismaz līmenī grade 4 vai 5, nekas, bet ja es dabūšu, es priecāšos. Jo es domāju, iet tālāk mācīties, un tas man tiešām palīdzēs. Es jau faktiski arī esmu iesniegus dokumentus uz nākošo gadu mācībām, un tā sfēra, kas man ļoti interesē. Īpaši negribu tur reklamēties par to, bet es domāju, iet uz priekšu, nepadoties, un manī šī spīts ir vienmēr bijusi. Pat ja man kaut kas nesanāk, es daru atkal, lai turpinu šo ceļu un izmēģinu sanāk. Tāpat līdzīgi bija arī ar tiesībām, kad autovadītāja tiesībām es liku, kamēr noliku. Tā kā, tad braucu kā profesionāls. Dzīvē ir ļoti bieži vien jāpastrādā, jāpacīnās. Nevienmēr tev ir talants un nevienmēr arī talants var palīdzēt, bet drīzāk ir tā neatlaidība, spītība, mērķtiecība. Tā kā tā. Mazliet varu par sevi papriecāties, palapoties ar sevi. Un tas jau priekš manis, ne jau priekš kā citu. Tā kā jums arī dzīvē ir kāda mērķi, nepadodieties, turpiniet, un jums noteikti izdosies. Tāpat kā šie tomātiņi, viņi turpina augt, neskatoties uz kādiem apstākļiem. Katrs ir savā, tā teikt, līmenī, viens garāks, viens lielāks, viens tievāks, viens plānāks, bet tā es skatos, ka kopumā ir labi. Vienkārši tagad vajag viņus piesiet ar tīklu, mēs piesiesim viņus ar tīklu šogad. Redzēsiet, kā tas izskatīsies dzīvē. Mazliet pāris, nākamā nedēļa, es domāju, bet šodien mēs liksim gurķu siltumnīcu. Te mums ir siltumnīca pie siltumnīcas, un eju attaisīt arī to vaļā. Šī tieši tāda pati, tikai tīrāka vēl apakš, jo reāli novārtās, kad viņš pa zemi iet. Un šī ir tukša, redziet, ir apsist apkārt šitie te, lai turās aprakts apkārt un uzkultivēts. Un, protams, atkal ir tā problēma, ka šeit sastājās ūdens, nezinu. Vienkārši noliet nost un viss. Tā, te jau varētu dzīvot tādā teltī lielā. Ja es arī taisīšu telti, tad siltumnīca ir labākā telts. Tā kā tā. Esam vienkārši atviegloti šodien, kad beidzot man eksāmeni galā. Un es varu darīt kaut ko citu un koncentrēties citām lietām. Un tad jau rudenī skatīties, ko darīt tālāk, kur studēt un kādā virzienā iet. Lai Dievs man palīdz un arī jums. Jums arī ir vienkārši, jums ir mērķis, kā jūs teicu, jāiet un jādara.
Un nekad nepadodieties. Jā, šito es taisīju cietu, te jau nekā nav. Ja drīzāk man atnest gurķis varbūt, jā. Es atnesīšu gurķis to siltumnīcu un var ātrāk iestādīt vakarā. Un vēl viens siltumnīca. Šitā jāiet vērt abas vaļā. Viena ir tāda siltumnīca, otra ir tomāta. Šitā arī mēs taisam vaļā. Vienu. Un otru pusīti. Aptaisīšu vaļā, bet te parādīšu. Kas te pa mūža meža mums aug? Man pat ir baziliks, piparmētri un pētersīļi. Un, protams, tomāti un gurķi. Jāizņem ārā, jāpārnes tie stādi pūdos. Jā, šitā siltumnīca, redziet, viņa ir stādīta ātrāk nekā tā. Jā, bet mazliet attālāk viens no otra. Tajā siltumnīcā viņi ir izauguši pat labi prašāki. Un ir lielāka tā siltumnīca nedaudz, un tur ir tuvāk arī piestādīts. Tāpēc mēs nekad nevaram zināt, kā saka, pirmie būs pēdējie un pēdējie būs pirmie. Reāli šis teiciens arī tā arī dzīvē strādā. Nekad nepadod, pat ja tev liekas, ka tu esi pēdējais. Var gadīt, ka tu būsi pirmais. Jā, pagāja laiciņš, kamēr es sanesu gurķus, tomātus arī šeit. Un vēl ir jānes, bet nezinu, cik te pietiek vieta šajā siltumnīcā. Vienā pusē gurķi, otrā tomāti, vai arī tomāti. Vai arī gurķi te mazā siltumnīcā liksim tur. Reku gurķi, lielākie, tur ir mazākie, tie ir tomāti. Tur ir mazāki gurķi. Saskaitīšu, cik tas ir. Un tad vēl tomāti. Un vēl otrā siltumnīcā ir gurķi. 26 gabali. Reāli tā, daudz ir. Daudz. Nezinu, kā liksim. Kā mēs visu to sastādīsim šodien. Braukšu arī iebraukšu uz veikalu. Bet dažiem maisiem zemes priekš kabačiem. Arbūziem un melonēm iestādīt. Tur laukā. Jā, ļoti labi. Redz, kāds mums ir palīgs. Samēls rokbedrītis priekš tomātiem. Gurķiem, visi par tiem tomātiem. Esam reku sastādījuši pa perimetru. Liekam mēsas kā vienmēr. Aplejam un iestādam. Easy peasy. Yeah?